Ja iebraucot Līgo pagastā uz pilsētas robežu zīmes ieraugām uzkarinātu ozolu lapu vainagu, iedzīvotāji kopja teritoriju, iekārto ugunskurvietu un gatavojas vasaras salgriežu atzīmēšanai. Līgo pagasta nosaukums veidojies jau vairākus simtus gadus atpakaļ, tāpēc par tā vēsturisko izcelsmi devāmies uzzināt pie vecākās Līgo pagasta iedzīvotājas, izbijušas skolotājas Gunas Eglītes. Savā laikā, tas ir 17. gadsimtā, no Stukmaņu muižas, tas ir Kokneses novadā, bija izbēguši dzimtļaudis. Liekas, ka vai viņi bija ieveduši savu kungu mežā un tur pametuši, vai pat viņu nogalinājuši. Tā, ka viņiem tur nav bijis vairs iespējams palikt, tad viņi ir bēguši, savākuši savas ģimenes ar mantām, gan Daugau, tad uz Aivieksti un tad uz Liedi, un no Liedes viņi ir atnākuši te apmēram. Līgo pagasta teritorijā 17. gadsimta beigās sākotnēji apmetušās divas ģimenes – Eglīši un Grāvīši. Iekopti lauki, saceltas mājas, līdz paplašinājusies barona zeme un teritorija nonākusi viņa pārvaldībā. Te ir bijuši, laikam, tādi, vairāk nacionāli, varētu tā teikt, noskaņoti vai kā. Negribēja to Stukmaņu vārdu paturēt, un tad izdomāja, ka nosauksies par Līgo. Pēc tādiem pētījumiem iznāk, ka mans paps tad ir bijis autors šim vārdam. Savukārt Līgo kā pagasts izveidojies pēc Otrā pasaules kara, teritorijai atdaloties no Jaungulbenes pagasta. Šodien Līgo pagastā iedzīvotāji pārsvarā nodarbojas ar lauksaimniecību, ir arī divi kokapstrādes cehi un, protams, atbilstoši pagasta nosaukumam, šeit ar latviskām tradīcijām tiek atzīmēta arī Līgo un Jāņu diena. Tas vārds, kā es vienmēr ne jau tikai Jāņu dienā, bet arī ikdienā, es domāju, tas vārds Līgo nosaukums vien dod to spēku arī ikdienā. Viņš ir tautās skanīgs, un tādēļ es saku, viņš ikdienā pat vairāk nekā pat Līgo svētkos, jo Līgo svētkos jau mēs katrs esam iedomājušies savus un to svinēšanas, tos tradīcijas un ceremonijas, bet mums tas ir ikdienai īpaši. Kā jau minēts, Līgo pagastā dzīvo 24 Jāņu un 3 līgas, kas varbūt var nelikties daudz, tomēr uz kopējā iedzīvotāju skaita, kas nedaudz pārsniedz 400, tas ir pietiekami liels skaits. Līgas, jā, es zinu, ka ir maz, bet Jāņu tik daudz. Tā zināšu. Pēdējos gados mēs svinam tā mājā. Un kādu šogad plāni? Arī tas pats mājā. Cepsim gaļu un viss pārējais. Līgo pagastā, tāpat kā citviet Latvijā un pat pasaulē, šovakar tiek atzīmēta viena no latviskākajiem gadsimta svētkiem. Dziesmas, dejas, tradicionālie ēdieni, latviešu tradīciju izzināšana un viss, kas piederas Līgo dienai un Jāņu naktī.